Labdien! Mēs esam Sindija Dika, Elīna Rudoviča, Alīna Jarmaļiča, un mēs šodien stāstīsim par jauniešu seksuālās izglītības destigmatizāciju. Pētījumi rāda, ka Latvijā trūkst vienotas seksuālās izglītības sistēmas. RSU raksts apliecina, ka gan skolās, gan sabiedrībā seksuālā un reproduktīvā veselība ir ilgstoši bijusi tabū tēma. Rezultātā pusauģi saņem nepilnīgu informāciju, kā arī mazāk nekā pusi uzskata, ka skolā pasniegtā informācija ir pietiekama. Skolās bieži noklusē svarīgas tēmas, lai izvairītos no konflikta situācijām arī no vecāku puses, tāpēc pusauģi ir spiesti atrast vēlamo informāciju internetā vai draugu vidū, kur šī informācija nevienmēr būs patiesa. Mūsu mērķis ir mazināt seksuālās izglītības stigmatizācijas rādītājus jauniešu un vecāku vidū, paaugstinot informētību un veicinot atklātu komunikāciju, veicināt uzvedības maiņu pret seksuālām tematikām starp paaudzēm. Alberta Banduras sociālā mācīšanās teorijā uzsver, ka indivīds iemācās uzvedības modeļus un attieksmes novērojot citus, īpaši vecākus. Lai gan grupu nodarbības palīdz, stigma saglabājas. Stigma tiek definēta kā sociāli konstruēta iezīme, kas tēmu padara sociāli nevēlamu. Sociālās konstrukcijas teorijā teikts, ka sabiedrībā dominējošie priekšstati un normas tiek nodotas starp paaudzēm, nostiprinot stigmatējošas attieksmes. Plānotās uzvedības teorija stāsta, ka attieksme, subjektīvās normas un uztvertā uzvedības kontrole ietekmē nodomu rīkoties, tāpēc destigmatējošs sociālajos medijos pieejams saturs var palielināt iesaisti seksuālās izglītības jautājumos. Un sociālā norma teorija ir ideja par to, ka cilvēka rīcība nosaka uztveri par citu cilvēku uzvedību, nevis fakti. Organizācijas Papardes Zieds pētījums rāda, ka sabiedrības kultūras normas liek izjust kaunu par seksualitātes tēmām, un risinājumu var rast izmantojot sociālo normu maiņas pieeju. Ir zināms, ka Latvijā seksuālās un reproduktīvās veselības monitoringa pētījumi rāda zemus zināšanu līmeņus un konservatīvas attieksmes, ko eksperti interpretē kā izglītības trūkumu un stigmu. Risinājums sastāv no 3 galvenajiem soļiem – sadarbība ar organizāciju Papardes Zieds, mājaslapas un plašu informatīvu kampaņu sociālajos mēdījos, ko papildina izbraukumu mācības visā Latvijā. Pirmkārt, sadarbība ar Papardes Ziedu ir būtiska gan finansējuma piesaistei, gan satura kvalitātei. Organizācijai ir ilgadēja pieredze seksuālās un reproduktīvās veselības izglītībā, tāpēc projektā tiktu iesaistīti kvalificēti lektori un speciālisti, kas nodrošinātu uzticamu un zinātniski pamatotu informāciju. Otrakārt, projekta centrālais elements ir mājaslapa, kas kalpos kā vienota informācijas un atbalsta platforma. Tajā būs pieejami izglītojoši materiāli, teksti, video, nodarbību, saturs jauniešiem un vecākiem. Mājaslapā varēs pieteikties izbraukumu mācībām, iesaistīties projektā, kā arī saņemt atbalstu. Īpaša uzmanība tiks veltīta vecākiem, piedāvājot rīkus un ieteikumus, kā runāt ar bērniem par seksualitāti bez kauna un bailēm. Papildus tiks izstrādāta interaktīva spēle jauniešiem, kas caur situācijām un jautājumiem palīdzēs apgūt drošu un atbildīgu rīcību. Treškārt, projekta ietvaros tiks organizētas interaktīvas izglītojošas brīvprātīgas nodarbības jauniešiem. Tajās tiks apskatītas tādas tēmas kā ķermeņa izpratne, attiecību veidošana, piekrišana, personīgās robežas, kontracepcija un dzimuma līdztiesība. Nodarbībās tiks izmantotas diskusijas, lomu spēles un video materiāli, lai veicinātu aktīvu līdzdalību. Papildus tiks nodrošinātas bezmaksas anonīmas psihologu konsultācijas, lai jaunieši un vecāki vajadzības gadījumā varētu saņemt profesionālu atbalstu. Līdztekus tam tiks īstenota informatīva kampaņa sociālajos mēdījos – Instagram, TikTok un Facebook. Jauniešiem paredzētie video būs īsi, dinamiski un saistoši, tajos piedalīsies Latvijā zināmas personas, kas runās par piekrišanu, robežām, kontracepciju un palīdzības meklēšanu. Vecākiem paredzētie video akcentēs atklātu sarunu nozīmi un uzsvērs, ka nav jāzina viss. Svarīgākais ir gatavība runāt un meklēt informāciju kopā ar bērniem. Lai projekts būtu pieejams arī ārpus Rīgas, tiks organizētas izbraukuma mācības dažādos Latvijas reģionos, iesaistot gan speciālistus, gan sabiedrībā zināmas personas. Projekta īstenošana paredzēta 1 līdz 2 gadu periodā, sākot ar situācijas analīzi un satura izstrādi, turpinot ar projekta izstrādi un noslēdzot ar rezultātu izvērtēšanu.
Projekta efektivitāte tiks mērīta gadu pēc risinājuma ieviešanas, mērot attieksmi un pārliecību par seksuālo izglītību un ar to saistīto kaunu, izmantojot Likārta tipa skalu, kā arī ilgtermiņā tiks izmantot statistiskie rādītāji, piemēram, pusauģu krūtniecības biežums un STS gadījumu biežums. Sagaidāms, ka projekts mazinās stigmu par seksuālo izglītību, uzlabos jauniešu zināšanas, pašefektivitāti un spēju pieņemt drošus lēmumus. Galvenie izaicinājumi ir sabiedrības pretestība, finansējuma piesaiste un ētiskie jautājumi, tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta vecumam atbilstošam saturam, psiholoģiskajai drošībai un iekļaujošai pieejai visā Latvijā. Šis ir izmantotais literatūras saraksts. Paldies par uzmanību, par gudrākām izvēlēm!